kur vēlas klausīties bērnu stāstiņu, un arī tie, kas mūs vēro tiešraidē, esiet aicināti sausīties. Un brālis Jānis mums pastāstīs bērnu stāstiņu šodien. Labrīt, labrīt, bērni! Nākam atpakaļ, kas esam jau tālu aizgājuši. Atgriežamies uz stāstu jums, stāstu bērniem. Mīļie bērni, sakat lūdzu, vai sabatā, sestdienā, tas ir šodien, ir skolā jāiet? Es redzu, ka domas jau dalās, vai ne? Mirkli atpakaļ jums aiz muguras stājās arī Bībeles skolas, jeb sabatas skolas skolotāji. Tas nozīmē, ka mums ir arī skola sabatā, skola sestdienā. Tad, kad Jēzus dzīvoja uz zemes, viņš arī gāja skolā. Viņa skolotāja bija mamma. Viņš mācījās kopā arī ar citiem bērniem, jo mēs zinām, ka tad, kad Jēzum bija 12 gadi, viņš ļoti labi zināja rakstus. Un es gribētu šajā gadījumā jums izstāstīt kādu piedzīvojumu, kas notika man, tad, kad es gāju uz skolu 1. septembrī, 1. klasē. Tā bija piektdiena. 1. septembris, piektdiena, un man mamma saģērba tādās drēbēs. Es viņai nepaspēju to pajautāt. Man vajadzēs pēc tam pēcpusdienu viņai to pajautāt. Viņa mani saģērba piektdienu uz 1. septembri sabata drēbēs. Visiem skolēniem ir skolas forma. Jums kādam arī skolā ir skolas forma. Kam ir, paceļat rokas? Jā, manā laikā arī bija skolas forma. Visiem maniem jaunajiem klases biedriem ir skolas forma, bet man nav. Man ir tāda vestīte garām rokām, un es atšķīros no citiem. Un es nekad neiedomājos pajautāt mammai, kāpēc tas tā ir. Bet šonedēļ es tā domāju, un šorīt vēl tā domāju, kas notika tālāk. Un lūk, te sākas piedzīvojums. Nākamā diena ir sabata rīts, sestdienas rīts. Mamma mani saģērba atkal sabata drēbēs, un es skatos, ka pie durvīm ir noliktas 2 somas. Mana jaunā skolas soma, ar kur man jāiet uz skolu. Un ir nolikt otrā soma, ar kur es parasti gāju uz dievkalpojumu. Tur bija iekšā kāda bībeles attēla, zīmuļi, kur es varēju zīmēt, krāsot. Un tad es izdzirdēju jautājumu. Es neatceros, kas to jautāja, mamma vai tētis, bet būtībā viņi abi to jautāja. Un viņi uzstādīja jautājumu, kur es nekad mūžā neesmu aizmirsis. Un vienmēr tajos laikos īpaši pat mazliet dusmojos. Tajā brīdī man sadusmoja tas jautājums. Jūs varat iedomāties, ko viņi pajautāja? Viņi sacīja, Jānīti, uz kurien tu šodien iesi? Uz dievkalpojumu, jeb uz skolu? Tie bija tie laiki, kad sestdienās visi bērni arī gāja skolās. Nedēļa nenoslēdzās piektdienas dienā. Nedēļa noslēdzās sestdienas dienā. Visi bērni gāja sestdienās uz skolu. Un man tagad uzstāda šo jautājumu, uz kurien tu, Jāni, iesi šodien? Uz dievkalpojumu, kā vienmēr, jeb uz skolu? Kā jums šķiet? Tas bija labs vai slikts jautājums? Tajā brīdī man šķita, tas ir slikts jautājums. Es tiešām tā ļoti sadusmojos un tā pikts atbildēju, kā jums vispār ienāk prātā kaut ko tādu pajautāt? Kā es varu iet uz skolu?
Es neiešu uz skolu, protams, ka es iešu uz dievkalpojumu. Bet man bija jāizdara izvēle pašam. Tagad, kad jūs sperat šo soli jaunajā mācību gadā, arī jums būs jāizdara izvēles. Jo ik pa brītiņu var gadīties, ka kāds skolā pateiks, kā klases audzinātāji pateiks, mums ir sestdienas talka, uz kurien tu iesi. Es iesaku iet uz dievkalpojumu, jo dievkalpojumā mēs ticībā, aizvarot acis un it kā iztēlojoties, redzam, ka Jēzus šeit mūs sagaida. Šī ir vieta, kur Jēzus mūs sagaida. Un tad viņš paņem mūs pie rokas un visu nedēļu ved. Un ja nedēļas gaitā mazliet mēs vairs nejūtam šo viņa rokas satvērienu, viņa tuvumu, tad tieši tāpēc mēs nākam uz dievkalpojumu atkal nākamā sestdienā, kad atkal krītam viņa rokās, viņš ņem mūs pie rokas un atkal visu nākamo nedēļu viņš mūs vada. Tā mēs varam būt kopā ar kungu. Lai Dievs jūs svētī jaunajā mācību gadā. Paldies, ka uzklausījāt!